Klaumās, ko tu reiz sagatavojas? Tā, pilnināsim metriskās eļas difūzorī. Šodien ir Valentīna diena, tāpēc es te izvēlējos tādas romantiskākās, kas ir etriskās eļas, kuras ir afrodiziaki. Un var paskaidrot, kas ir afrodiziaki? Afrodiziaki ir tās etriskās eļas, kuras palīdz radīt tādu romantisku noskaņu. Tā kā Valentīna dienai ļoti piestāvoši. Nu, pat ne tikai Valentīna dienai, jā, tas ir jebkuram romantiskam vakaram. Skaistākiem vakariem, jā? Jā, ir ritīgi forši. Teikšu tā, nav pat būtiski, vai ir partneris vai nav partneris, ja? Jo tu jau arī romantisku noskaņu radīt arī tā kā sev vienkārši. Ja es izdomāju, ka es gribu paņemt vairākas kopā, tā kā maisījumu iepilnāt difūzorī, tad es izvēlos kuras, piemēram, pieņemšu vaniļu, ilang-ilang un bergamoti. Un tad es vienkārši viņas paņemu, salieku visas trīs šādi te kopā. Un pasmažoju, kā man patīk. Ja? Vai man tā kā ir ok, vai nē? Vai tā kā kaut ko gribas pamainīt, vai atstāju? Nu, lūk, es šoreiz atstāšu šīs. Ja? Tātad dažus pilieniņus. Cik ir optimālai pilieni parasti? Tas ir atkarīgs no telpas lieluma. Bet lielākoties tomēr guļamistabas nav īpaši lielas, jā, tad pietiks ar dažiem pilieniņiem no katras eļas. Nu, ja es ņemu 3 eļas, nu, kāds 3-4 pilieniņus aizlikt. Bet tas ir diezgan daudz, teorētiski var mazāk likt. Un cik bieži tiesaki lieto difūzori ar šīm eļņām? Vispār difūzoris katru dienu. Iesaku katru dienu. Tur var lietot jebkuras etriskās eļas, kuras grib. Tieši arī var lietot, vai šo tieši izvēlās tieši sievietes? Tas ir arī gan sievietēm, gan vīriešiem. Piemēram, ja mēs atkal atgriežamies pie romantikas, pie mīlestības dienām, vakariem, ja, tad, protams, sievietēm vairāk ir tādas ziedu, ģerānija, roze, tā, kas man te vēl bija, bergamote, ilang-ilang. Nu jā, tad ir maisījumi Ladies Clarel, piemēram, vai Sensation ar tāds ļoti forši, tāds juteklisks maisījums. Vīriešiem forši melnais pipariņš, ciedrakoka eļa, nu tā, kas mums te vēl ir tāds. Un tad no vīriešiem es ieteiktu, protams, arī vai nu šutranu vai misteru var izmantot, ja? Nu, visas tās etriskās eļas, kuras tieši palīdz vairāk to vīrišķo enerģiju aktivizēt. Tātad, ja ir pāris vakarā, tad droši var viņas samiksēt. Un nav obligāti difūzorī lietot. Var vienkārši uztaisīt arī ķermeņa masāžu ar kādu no etriskajām eļām. Un turpat nav jābūt masierim. Vienkārši paņemt nedaudz kādu no eļām. Ja nav kāda masāžas eļas konkrētas, var paņemt izmantot koksriekstu eļu, piepilnāt ar vēlamo etrisku eļu un vienkārši maigi pamasēt muguriņu, pēdiņas, rociņas. Nu, tur jau ir brīva vieta iztēlei. Nu tā. Un šādi difūzori ieliek guļamistabā, piepilda telpu, aromatizē un rada šo īpašo noskaņu. Pastiprina, nevis rada. Es teikšu tā pastiprina, jo noskaņo mēs paši, vai ne? Un šis ir vēl viens veids, kā mēs to varam darīt. Paldies, Mās!